Tavu pirmā spēlē, diemžēl šodien zaudējums. Kā izskatījās tev laukumā šī spēle? Es domāju, ka tā spēle bija diezgan saraustīta un nebija tāds, tā arī neatradām to ritmu. It kā vien brīdi iesākām labi, tā kā kaut kur palaidām, pazuda uzbrukumā tā kustība, tā bumbas kustība, tas ritms. Tad atkal it kā vien brīdi smuku spēlējām gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Bet kopumā saraustīta, es domāju, ka priekš pirmā spēles, man pirmā un Jānim Jontā mums kopā visiem pirmā spēle, domāju, ka nebija tik traki, protams, ka gribējās uzvarēt, bet tas šobrīd nav svarīgākais. Tu pašam spridzināji 23 punkti, uzņēmies iniciatīvu tad, kad tas bija nepieciešams. Es labā formā? Es ceru, ka es būšu vēl labākā formā, jo it kā arī pirmā spēle, un tas bija jūtams sevišķi sākumā, ka nav bijusi tā spēja prakse, ka tikai esmu trenējies, bet jā, bija tajā brīdī, ka bija jāpaņem uz sevīm, it kā arī aizgāja iemet pāris metienus, bet neko, sodiņu beigās bija jāiemet, bija iespēja izlīdzināt un neko neiemet sodiņus. Kurā brīdī tu jūti, ka nebūs jau ka bumba izgāja no rokām ārā. Tās jaunās bumbas ir tā, ka sevišķi beigās, ka slāpes rokas, tad pa brīžiem viņi pat lido, kur grib un centos kā nokoncentrēties, lai viņi tā smuki iet, bet tikko kā atstāja roku, jau bija skaidrs, ka aizgāja nepareizi. Asa spēle, daudz asumu, daudz darba ar tiesnešiem, treneriem, arī jūs spēlētāji runājāt, pārsit arī vaigu Kalsavu. Bija asa spēle? Bija asa, abas komandas spēlēja agresīvi, kas ir normāli, tā jāspēlē. Brīžiem es domāju, ka tiesneši varēja labāk bišķiņ tikt galā ar to visu, jo vienu brīdi viņi drusku palaida to spēli no rokām ārā, bet nebija. Bija principā uz abām pusēm vienādi. Mums varbūt jāspēlē drusku mierīgāk, nevaram tik daudz runāt ar tiem tiesnešiem. Jāļauj, lai treneri runā, pašiem spēlētājiem ir vienkārši jāspēlē un nevar tā uzvilkties. Tad tiesneši tiesās labāk un pašiem būs vieglāk. Ir kā zaudējums, bet kā jau tu pats teici, droši vien rezultāts nav tas pats svarīgākais šobrīd, ne? Protams, mums svarīgi atrast savu spēli, sadalīt lomas komandā. Tā varās vēl nav Dāls un Kristaps un Jānis. Ja, tā kā viņi, ka būs, tad tā komanda arī būs pavisam citādāk. Tā kā vienkārši jāspēlē šīs spēles, domāju, lai būtu spēja praksa, lai iet ritmā. Un kad jau būsim visi kopā, tad uz tām spēlēm būs jāskatās kā kaut kādu nēraukotu. Pirmā spēle tev personīgi aizdīt šovasar ar izlasi kā bija? Uzbrukumā diezgan drausmīgi. Neslēpšu, kaut kas ir jāiemet, un es domāju, šo zaudējumu varētu norakstīt vairāk tā kā uz sevi. Uz neiemestiem metieniem basketbols vienkārši spēle, vienkārši jāiemet savu metienu. Un šoreiz to neizdarīju, bet vismaz parādījām komandas raksturu, kaut kādā ziņā cīnījāmies. Kā es teicu, metienu procents man tā šeit nevisai mums bija šodien gan no apakšas, gan no distances, bet cīnījāmies. Kaut kādā ziņā jāpiestrādā pie kaut kādām kombinācijām, bišķiņa sapratne uzbrukumā, lai viss vairāk ir, bet es domāju, priekš pirmās spēles ir tīri ok, man patīk tas, ka čaļi kapājās un tiešām bija atdeva, neskatoties kaut kādiem neiemestiem metieniem. Pat pievienojies šonedēļ komandai, esi iejuties līdz galam vai nevar vēl teikt, ka tu esi? Nē, es neesmu izlasē pirmo gadu. Man nav tā, ka kaut kas jauns būtu, kaut kādi jauni spēlētāji. Es domāju, ka tam vienkārši ir laiks. Tas ir normāls sagatavošanās posms, kad spēlētāji nespēlē savu labāko spēli. Ir kaut kāds noguruma fāze, kaut kādiem treniņiem, tas ir normāli. Es domāju, jāizdara labi secinājumi vienkārši no šās spēles, jāpaņem viss pozitīvais, jāizanalizē negatīvais un jāiet tālāk, jāgatavojās. Redzējām, šovakar spēlēja brīžiem, nosacīt arī pirmā numura pozīcijā, gāja pāri laukumu, iesāka sadarbību. Tas šķiet ir kaut kas jauns, iepriekš neredzēt. Jā, tāds trenerim nostādījums ir un es esmu gatavs darīt to, ko treneris man saka. Vienalga, spēlēt 1, spēlēt 4. Mainīties, nemainīties, tā treneru uzdevumu pilda laukumā vienkārši. Gruziņi ļoti daudz spied uz apakšu un izteikti spēlēja uz groza apakšu uz saviem labākiem spēlētājiem. Tas varbūt ir kaut kādā veidā līdzīgi tas, ko mēs varam gaidīt no kādiem pretiniekiem, varbūt arī Eiropas čempionātā. Es domāju viennozīmīgi, jā, mums ir jāgatavojās visam veidu basketbolam, visu veidu uzbrukumiem, visu veidu mums jāsaglabā visas aizsardzības un gan double, gan parastas aizsardzības, gan maiņas. Un es kā saku, šitā ir pārbaudas spēle. Kaut kādā mirklī mēs vienkārši riskējam, kaut kādā mirklī mēs vienkārši pielāgojamies, kaut kādā mirklī mēs vienkārši izmēģinām kaut ko jaunu, tāpēc priekš tam viņas ir domāts. Es domāju, jūs paši redzējāt tās problēmas, par kurām es runāju pirms tam.
tas viss, kas ietekmējuši to sagatavošanas posmu, ka mēs no pirmās dienas neesam kopā, kad varbūt pa maz basketbola treņeri aizvadīja, tās arī ietekmēja. Nedaudz, bet katrā, ja tā var teikt, katrā tajā basketbola, statistikas ailītē, tas, kad mēs nebijām kopā bijuši tās varbūt līdz galam tās 2 nedēļas, ka nebijām varbūt līdz galam saspēlējušies, varbūt nedaudz ārā no tā spēļu ritma, tas viss deva tādu katrā tā ailītē mazu mīnusu. Bēdīgi ir tas, ka, ja mēs, priekš manis, protams, laba komanda. Gruzīniem starta piecinieks, viss ir Eirolandes pieredze, ja, un visi zin, kā spēlēt, zin, kā tēlot, ja, un mēs nemākam. Mēs darām tikai vai nu labas lietas, vai nu netik labas. Mēs vai nu sitam vai glaudam. Vidējo mēs nemākam atrast. Un gruzīni izcili izmanto. Izcili. Vienkārši no to mācēju, un tie ir varbūt tie pāris punkti, kas summā iedeva gruzīniem to uzvaru. Bet ja mēs atļaujam 3., 4. ceturdaļā gruzīniem paņemt pie mūsu groza 9 bumbas, kļūdamies 20 reizes ar šito veidu aizsardzību, ko viņi spēlē, nenoniecinot viņus. Es saku, labi komanda, pieredzējis komanda. Bet tad es nezinu, ko mēs darīsim Eiropas čempionātā. Ko mēs darīsim pret tām komandām, kas tur spēlē, kas būs ar to pieredzi, kas ar to agresivitāti būs. Ja mēs netiekam pārpalā centra līniju, ja, normālā veidā, ja jums uzbrukums brīžiem buksē, tad pie tā ir jāstrādā, tur jādomā, kā tikt ar to galā. Es nezinu, kāpēc mēs vienkāršā situācijā vai uzbrukumā mēs izsviežam bumbu autā vai pieņemam nepareizu lēmumu. Pavisam vienkārši 3 lēmumu, pieņem sekundes laikā pareizo lēmumu dari. Piespēlē, met vai garām gainā. Vienlaicīgi viss tās, nekas nav mainījies tādā ziņā, ka tā, ka mēs uzceram to ātrumu, kaut kur laba pārēja no aizsardzības uzbrukumā, ka mēs pacietīgi spēlējam. Nevis tā, ka pirmā puslaikā mums bija, varbūt spēle būtu beigusies pirmā puslaikā. Pie +10, es nemaldos 3 vai 4 reizes mums bija pārsvars, mēs beidzām bez metiena, mēs izsviedām bumbu autā. Ja mēs būtu izmantojuši tās situācijas, tad spēle būtu beigusies ar +20 starpbrīdī un vispār būtu beigusies, ja mūsu labā. Gruzīni zina, ko darīt, pacietīgi gaidīja. Mēs, protams, kas arī loģiski, nosēdāmies fiziski, pietrūkums varbūt tāda svaigāka enerģija. Sākās maiņas, tas mums jau vairāk iedzina tādā, es negribu teikt bedrē, jo mēs bijām spēlē. Un mēs nespējam izmantot to, ko spēle piedāvā. Ja, Gruzīni ļoti labi raustīja ritmu, pietēloja, izmantoja mūsu to maksimālismu. Ja, bet vienlaicīgi mēs, protams, tagad man viegli to teikt, es neesmu redzējis video, tur precīzi punkti izteiksmē, bet es domāju no visiem punktiem. Pirmā puslaikā, es domāju, bija katastrofa. No tiem 3 punktiem, ka Gruzīni iemet 20, mēs viņiem iedevām. Vienkārši. Basketbolā tāds nerakstīts likums, ja tev ir pārsvars un tu nepabeidz ar metienu, tas ir -4 vismaz. Tas ir par tām netik labām lietām. Labām lietām tas, ka mēs saprotam, ka mēs esam vienā vietā līdz lūpai, tad mēs sākam spēlēt, tad mēs zinām, ko darīt un sākam spēlēt. Es tā teicu gardrobē, mums jau nekas nav jāizdomā, nav jāglāb tēvziem atkal, ko es jau teicis esmu, nav nekas jāforsē, jāpārāda nedaudz sevi pirmām kārtām. Tad jādomā, kā apspēlēt pretinieku, nevis cīnīties ar sevi, ar tiesnešiem, ar treneriem un nezinu gaisu. Ir tāda spēle bēdīga. Žēl, protams, gribējām uzspēt Lietuvas izlaši šeit. Redzēt, kāda atmosfēra forša. Ja. Jāmāk sev savaldīt, kontrolēt un izmantot situāciju. Tieši tas pats. Ja viņiem ir centra spēlētājs, kas bez 3 punktu metieniem ar labu sodu metienu un tikai sodu laukumā ACB līgā vidēji gūst iedarīs 20 punktus, es domāju, ka jebkurš to izmanto. Priecē tas, ka brīžiem mēs tikām ar Šengēlī galā, tad Šamardīnī mēs netikām galā vienalga, tāpēc mums vajadzēja domāt, tāpēc mums tās piezīmes, jūs redzēt, cik daudz bija. Ja. Ir. Kad mums atradām, ka bija brīžiem tas balans kaut kur starp tiem metieniem, ārpus un iekšpus, atkal man tagad viegli teikt, bet tas aizsardzības veids, ko Gruzīni sedza, liela daļa tie 3 punktu metieni bija pamatot. Bija arī sasteigti, protams, īpaši pirmā puslaikā, ja. Bet lielākā daļa bija tāpēc, ka viņi vienkārši, kā aizsardzība, kā to saka, viņi riskē, viņi nevar nosekt mums gan apakšu no mūsu tā ātrumu, kā mēs spēlējam tā bumbas kustību, viņi atdod kaut ko. Jūs redzēt, kā mēs ātrāk uzspēlējam garām gainas atmetienus un bija 3 punktu metieni, un viņi bija precīzi cita spēle, bet ar 40 minūtes ar to nevar spēlēt. Vajag kaut ko gūt no groza apakšu, Dairis beigās sāsināja labi, aizgāja līdz groza apakšai, iemeta, beigās, protams, varbūt tie pāris sodu metieni arī spēles beigās tur kaut ko izšķīra. Es nerunāju par Daira sodu metieniem, ja, bet tur pirms tam bija Mārtiņam bija situācijas, ja, kad varēja, šitādā spēlē tāda komanda katra situācija.
ietekmē rezultātu. Katram punktam ir liela nozīme pēc tam. Tā bija tā saucamā otrā opcija. Pirmā opcija bija domāt, iedevumi viss jau sanāca, būtu iespējami Timam un Grozi, jo mums jau derēja arī 2 punkti. Jā, tur jau nebija uzreiz jāizdomā, bet metiens jau bija labs. Ja mēs gribam kaut ko uzvarēt, un mēs esam metēju komanda, neatkarīgi pēc tam mums būs gan Dāvis, gan Kristaps klāt, jā. Ojārs, jā, Strēks, mēs vienalga paliekam metēju komandu. Mēs nebūsim tā komanda, kas gūs lausties punktus no groza apakšas. Ja, un vienkārši mums jāatrod tas balans starp metieniem un starp pamatotiem metieniem. Nevis mēs tāpēc, ka man liekas, ka man ir jāmet, nevis tāpēc, ka es tagad tās parādīšu visiem, kas ir iemest, bet tāpēc, ka vajag mēs. Mums visiem pāriem ir skaidrs, ka tas ir pamatots metiens. Sanāca tā, ka mums vajadzēja kaut ko svaigi, mums vajadzēja nestandartu. Uzreiz, kā viņš iznāca pirmā epizode, viņš atrada labu piespēli, izmantoja tam 3 punktus, atstādās aizsardzībā. Un tās ir tās viņa funkcijas, kas šī brīdī viņam komandā jāveic. Jā. Nospēlēt bez kļūdām, tos gribētu teikt ne tikai pausē, bet nosacīt. Tas pats Deivids Blats tagad teica, viņš teica, spēlētājs nāk no mājiņa, viņiem nekas nav jāizdomā. Pirmais ir nekļūdīties un noturēt minimums tajā līmenī, kā iet spēli. Ideāli, protams, ja viņi kļūst labāk. Ausējs uznāca savu svaigumu, nestandartu varbūt kaut kādām darbībām, pārliecību izdarīt to, kura viņi gaidīja. Jā. Es saku, mums jāmāk adaptēties šādā basketbolā. Ja? Tos, kad mūs provocē, ka mūs nedaudz bāksti grūž, mēs reiz meklējam attaisnojumus, kaut kur skatāmies, būs pagrūti, tāpēc es neizmetu, tāpēc es nesaņēmu, tāpēc man atņēmu. Aizmirstam, nav tiesneši, es tikai tu pats jau pirmām kārtām tiec galā. Tas mums jāiemācās. Tīmā bija daudz metieni, un liela daļa no tiem metieniem nebija pamatot. Es piekrītu, ne liela daļa no metieniem nebija pamatot. Ja? Liela daļa bija pamatot. Tas ir tas, ko es saku, tur kā mēs varam savādāk ietekmēt. Jābūt vienkārši atrast Jānim ātrāk vajag spēļu ritmu, un viņš iemetīs savus metienus. Ja, es šo teicu jums jau no pirmās dienas, un teicu pēc tam pēc pēdējām, man liekas, Rīgā, ka bija atklātie treniņi, ka te nav runa par to, ka spēlētāji nav fiziski. Visi gatavojas, jo pirms atnāca uz izlases, visiem ir gatavi. Ja? Bet tad, kad sākās tas komandas darbs, tad, kad sākās spēle, tas ir cits ritms, tas ir cits spiediens. Ja? Tajā vajag vienkārši iejusties nedaudz. Ja? Tas ir bijis... Mēs arī ar Somiem, es nezinu, maldos pirmās 7 minūtes, pirmā spēlē spēlējām tur vairāk, nezinu, hokeju. Ja? Tur neviens nevarēja iemest. Ja? Nevis tāpēc, ka būtu labas aizsardzības, bet tāpēc, ka vienkārši tu nevar trāpīt. Ja? Pieņemt pareizi lēmumu. Jā, tas bija pamatots darbības, bija nepamatots, bet aizsardzībā, tieši, ka tā aizsardzībā viņš tika saviem pienākumiem galā gan kā 3, gan kā 4 uzbrukumā. Tieši tad, kad mēs Jānim pirmoreiz uzliekot pirmā puslaikā kā 4, mēs panācām to lielāko pārsvaru. Jā, es saku, žēl, ka mēs nebācējām viņu palielināt tajā brīdī. Jā. Tas arī būs tā Jāņa loma, ir komandā spēlēs pārsvarā pa 3. pozīciju un brīžiem kā epizodiskā spēka uzbrucējs. Droši vien jāsaka vakanta. Otrā saspēles vadītāja, ja teiksim tā, un tad mēs mēģinām tās opcijas. Tajā brīdī turēsim uz laukumu, ka Strelnieks nebūs laukumā, 2 kombo. Un šī brīdī mums pat bija, bet es uzskatu, labs balans bija gan Tīma, kurš ir tas saucamais ball handlers, jā, lai man piedod tur valodas institūcijas, jā, kad es pateicu. Tie spēlētāji, kas spēlē ar bumbu, jā, un kuri met, un Blums šī brīdī vairāk gāja kā metēja pozīcijā. Bet 2 driblētājiem jābūt uz laukumu. Tur nav, un šī brīdī tas bija gan Dairis, gan Dairim jāspēlē būs. Protams, ka būs jāspēlē kā saspēles vadītājiem. Vienlaicīgi Aigars tika labi galā ar saviem pienākumiem, redzēt Ausējs ar brīžiem, Žans varbūt bija tā uzvilcis sev tā motivēts, ka varbūt nedaudz pārdeg. Jā, vienkārši lietas, ko mēs runājam pirms spēles gatavojas. Tieši pirms pašas spēles iet laukumā, jā, un tieši notiek pretējais. Jā. Ir vienkārši jāsadz, ir jānomierinās un jāizdara tas, ko labāk prot.